Ko tad Edgars īsi un nelaipni prasīja? Es nezinu, vai tu vēlēsies, ka dāma auss. Kāds dāma auss, puisis tikpat nelaipni iesaucās, un zibens iz viņa lielajām tumšzilām acīm ķēra Sulaini. Ja tev ir kas ko teikt, tad saki, bet neblēņojies. Labi, teikšu, tikai neērojies tūliņ. Es neesmu vainīgs, ka tu pagājušajā naktī tik maz esi gulējis. Barons tev liek sacīt, lai tu turpmāk uzvedoties drusku klusāk. Kur un kādā reizē tad es esmu trokšņojusi. Šeitan kavalieru amatu izpildot ne, bet tu sitot stāļa duris par daudz stipri un rībinot tā arī muižas kunga meitu istabas logu, ka cienīgā nemaz nevarot dabūt aizmigt. Pat vienu rūti pagājušajā naktī esot izsitusi. Dziļa dusmu krunka parādījās uz Edgara bālā spieris, un viņa mazā smailā deguna nāsis sāka drebēt. Vai nu es izmelojies, viņš rupņu vaicāja? Jā, Sulains atbildēja, un viņa smaids tapa platāks un nomulīgāks. Tas bija, ko barons tev lika sacīt. Es no savas puses tev varu paziņot, ka cienīgais rūti jau uz tavu rēķinu licis ielikte. Aiz to dārznieks ar stikla kasti šorīt agara stāļiem aizgāja garām, kučies ar mīkstu sievišķu balsi piezīmēja. Es prasīšu baronam, kas viņam tādas melus stāstīs, Edgars sacīja. Es tu šonakt nemaz neesmu bijis. Kučieris savirkšķināja savus mīlīgās actiņas, sarāva uzacis uz augšu, saviepa degunu, it kā savostu nelabu smaku un lūkojās Kristīnē, bet šī ēda acis nepacēlusi. Prasi, Sulains runāja. Tad tu dzirdēsi, ka cits neviens tavu prieku nav apskaudis kā vecais pūķis. Tā muižā sauc pārvaldnieka sievas tēvu. Tas redzējis divas kājas baltās ādas biksēs logā nozūdām. Baltu ādas bikšu barons Edgars nevienam muižā nav dāvinājis kā tik savam krustdēlam. Tata balle. Iestājās pauze, kurā tikai karošu, dakšiņu, nažu un telēķu skanēšana bija redzama. It sevišķi stipri dārdēja Edgara telēķis. Lēnāk, tev tak liek klusāk uzvesties. Kučieris savā mīkstajā balsī jokojās. Ka nedabūm pa kaklu, Edgars klusām, bet pikt atbildēja. Aiztuma tukšo telēķi spēja prom un piecēlās. Viņš iegāja saimnieces istabā, kur viņu ar pārvērstu balsi laipni dzirdēja sakām. Pateicos asta madām, un tad viņš lēniem soļiem pietvīkušo ģīmi lepni pacēlis, izgāja ķēķī un no turienes ārā. Laimīgs cilvēks, kas par saviem stiķiem uz citiem var dusmoties, Sulains nosmējās. Ko mācītais jau no kanceles sludināja, Kučieris vaicāja, kuram par šo lietu laikam likās diezgan runāts, un piegrieza Kristīnei galvu. Viņš uzsauc pirmo reizi mazkrauklēnu Augustu, un tas bija viss. Jā, jūs jau prasījāt pēc jauna, dievvārdi jau bija tie paši vecie, Kristīna mierīgi atbildēja. Kučieris vēl par balsienu pa muti, bet tie negribēja savienoties vārdos, un viņš nopūtās. Ak, Sulaini, kad mēs tik tāļi būsim kā maz krauklēns, viņš tā jokodamies nogaudās. Tik tāļi kā maz krauklēns mēs jau nākamā svētdienā varam būt, Sulains atbildēja. Viņa jau esot ļoti nabaga. Bet viņš mīļo viņu, un viņu Kristīna piebilda. Vai jūs domājat, ka katrs nabagas kuķis, kuri jūs ar savu patikšanu pagodināt, jau tūliņ jāteiktu? Tiesa gan, Kučieris ar savu saldāko balsi apstiprināja. Vai tu domā, ka Kristīna pie manis nāk, ja es viņu bildinātu? Es būtu par velti pieklauvējis. Kristīna uzmet runātājam lepnu mirkli. Viņa zināja, ka Kučieris jokojās, bet viņai tomēr šie vārdi riebās. Par velti gan viņa atbildēja, un nevarēja balsi tā novaldīt, ka tā neskanētu nicinoši. Par velti gan viņa atkārtoja un piecēlās. Tad viņa iegāja saimnieces istabā, durvis aiz sevi aizvērdama. Kučieris palika vēl brīti sēdot, noglaudīja vairāk reizi savu lielo bāždu un ņurdēja. Jā, atskalēja zobgalīgi atbalsts no loga. Sulainis pārlika vienu kāju par otru, bungoja jautri uz loga plaukta, skatījās Kučierē un smīnēja. Barons šodien ēda pusdienu 4:00. Kā neprecējies cilvēks, kura gribas neaprobežoja nekāda familijas apstākļi, viņš neturējās pie noteiktas stundas, bet ēda vienu dienu 1:00, otru 5:00. Šodien viņš 3 bija gribējis sēsties pie galda, bet bija novilcinājies hipohondroniskā untumā līdz 4, bet arī tagad viņam ēdiens nesmeķēja, un trejādās vīna glāzes ar trejādiem vīniem neapslapinādāms viņš pavēlēja atnest pudeli šampaņas vīna. Kamēr Sulainis nokāpa vīnu pagrabā, Kristīna aizsteidzās ledum pakaļ, bet arī šis dzēriens lielkungam nelikās esam pa garšai. Glāzi izdzēris, viņš pavēlēja to citu nest astamadāmai.
paķēra gaišo džokiju cepuru, aizgāja uz stalli un aizjāja Edgara pavadīts maz minūtes vēlāk pa lielceļu. Sulainis pazvanīja Kristīnei. Viņš vēl balto cimdu nebija novilcis, kad viņa ienāca. Kas ir Vīskrel? Sulainis, kas Kristīnei labprāt rādījās frakā un dziļi izgrieztā vestē, arī tagad tīkam uz barona krēsla atspiedies, brītiņš stāvēja mēms skuķi priekšā un rādīja tad ar balto pirkstu uz šampaņas vīna pudeli. Aiznest, nolikt, Kristīna jautāja. Nē, dzert, Vīskrēls atbildēja, satvēra pudeli un ielēja iz tās vīna glāzē, kura bija lielāka par šampaņas glāzi. Barons šodien bija tāds, nekas tam nesmeķēja. Pat šī pudele, viņš to vēlēja man un asta madāmai uz pusēm iztukšķot. Un tad jūs madāmas daļu man gribiet piešķirt, Kristīna pietvīgdam izsaucās. Madāmas daļu? Bet, mīļā Kristīna, kā jūs tam varat mani tā apvainot? Tā ir mana daļa, lūdzu. Paldies, dzeriet vien pace. Ak, neliedzaties, jau tāds dzēriens, tāda glāze, ne ikdienas, tas ir kaut kas sevišķis. Tad ne tik jums to nedrīkstu atraut, tad ne tik, dzeriet vien pace. Es par tiesu nezinu, kas ar jums noticis, Kristīna. Agrāk jūs šitā neizturējāties. Kas tad tas ir glāze putu, un jūs to atraidiet? Es tak nekādi neuzbāžos, maza uzmanība, bet jūs, vai šito pudeli nest madāmai? Tad jūs par tiesu nedzersiet, Sulainis prasīja aizskārts. Tad jūs man pirmīt ņēmus kaut ko par ļaunu esat, tad laikam būs taisnība, ka jūs. Kas būs taisnība, Kristīna ātri un draudoši iesaucās. Sakiet, kas būs taisnība? Jūs, tad labāk, lai paliek, Sulainis dzēstra atbildēja, barona lepno toni, meistariski pakaļ darinādams. Lūdzu, aiznesiet madāmai šo glāzi arī. Kristīna paņem šampaņas vīna pudeli un pilno glāzi. Vīskrēls attaisīja durvis un skuķis izgāja mazajā gaņģī, kas ved uz ķēķi. Atkal durvis aizvērs, viņš nomauc ātri cimdus un nomet tos dusmīgi zemē. Viņš izgrūda zobus sakots, un tad viņš sāka nokopt galdu. Nonākusi vēlāk dārznieka mājā, Kristīna pie mātes atrada viesi. Jauns zaļoksnes vīrietis ar veselīgi laipnu ģīmi, garām gaišām ūsām un ļoti sarkanām lūpām sēdēja pie loga. Gaišais smalkais vadmals uzvalks stāvēja viņam ļoti dienīgi. Stāvā elsiņa krāga, ap kuru kļāvās melna vienkārša šlipsa, bija balta kā sniegs. Kristīna ieraudzīdams viesis piecēlās un palocījās mazliet piesargdams. Akmentiņkungs atnācis tev pakaļ, Kristīna, vešerienes sacīja un pacēla laimē mirdzošas acis uz meitu. Tā, Kristīna atbildēja, tas jau. Viņa ieskatījās mātes vaigos, kuri no uztraukuma bija dabūjuši sarkanus laukumus un pielika. Tas jau ļoti patīkam. Dziedātāji visi jau skolā, Akmentiņš izskaidroja. Mēs gaidījām, beidzot es atnācu paskatīties, kas ar jums noticis. Barons šodien vēlāk ēda pusdienu, nevarēju ātrāk tikt vaļā, Kristīna atteica, bet ilgi gan nevarat būt gaidījuši. Pulkstens ēdam istabā tikko kā nosita 5, bet tagad arī tūliņu varu iet. Viņa izņēma melni punktēto batistu lakatiņu skumodus un apmeta to sev ap pleciem. Sveika, mammiņa! Pagaidi vēl drusciņu, Akmentiņkungs tev vēl kaut ko gribēja teikt. Ak, gobas, mamma, par to lietu mēs izrunāsimies ceļā. Kristīna, kura jau durvju kliņķi bija satvērus, palaid to vaļā. Nē, viņa sacīja, lūdzu, runājiet viens šepata. Taisnību sakot, man ar jums vairs nemaz nav jārunā. Akmentiņš laipni uzsāka. Jūsu mamma jau jūsu vietā sacījis jā. Tādēļ tikai tā goda pēc vien griežos pie jums. Es nesaprotu, par ko jūs runājiet, Kristīna sacīja apjukdama. Jūsu mamma bija tik laipna un apsolīja man, ka jūs abas mani nākamā svētdienā apmeklēsiet, Akmentiņš runāja. Nesakiet no jūs nē, kad viņa jau laipni jāsacījusi. Jūs man un manai māsai darīsiet lielu prieku mūs reiz apciemodams. Nākamā svētdienā, bet ja nu barons mani neatlaiž, ja viņam var būt viesi, tad nāksiet aizcit svētdien. Mēs nezinām ceļu uz jūsu māju, tādēļ es jau jūsu mammai sacīju, ka atbraukšu pakaļ. Un ja nu es nevarēšu tikt vaļā no dienesta, tad par velti būsiet zirgus sūtījuši. Ak, Jankuns, tas skan gluži tā, it kā jums nepatiktos nākt. Un kur jūs piebrauktu, Kristīne? Prasīja. Pie staļļa, šeit dārzā iekšā jau laikam nav parasts iebraukta. Bet pie staļļa arī nebrauciet. Kādēļ? Kur tad? Man nepatiktos, ka topam kā lielmātes visai muižai cauri vestas, gar muižkunga māju, lai cienīgajai atkal būtu ko runāta. Brauciet uz baznīcu, satiksimies pie dievvvārdiem. Labi, ļoti patīkami, paldies!
Kristīna atstāja istabiņu. Kamēr akmentiņš no vešerienes atvadījās, viņa izgāja pa dārza vārtiem un bija jau iepretiem dārznieka mājai stāvošam staļļam un kuči ar istabas logam garām, kad viņš viņu panāca. Klusēdami viņi izgāja muižai cauri. Klusēdami viņi arī gāja tālāk pa lēnām uz leju slīdošo lielceļu, gar kura malām milzīgas papeles stāvēja. Likās, ka akmentiņš meklēja sarunai vielu, bet nevarēja tās uzķert. Viņš pakāsējās vairāku reižu un sacīja pēdīgi. Kaut tik svētdien būtu labs laiks. Cerēsim, Kristīna atbildēja, cerēsim. Viņa nerunāja nelaipni, bet vārds skanēja tomēr tā strupi, kā divi dzirkļu griezieni, kas sarunas pavadienu atkal pārgriez pušu. Viņa aizgāja baznīcai garām, nokāpa pa gravai līdzīgu ceļu no baznīcas kalna lejā un pagriezās uz muižas skolu, kuras priekšā un dārzā meitas un puiši pastaigājās. Piepešu uzkalnī aiz skolas parādījās barons un aizaulēkšoja skolai garāme. Puišu un meitas sveicināja, barons pateicās laipni un jāja Kristīnei un akmentiņam pretim. Vēl lielskungs gravā nebija nozūdis, kad arī Edgars uzkalnī tika redzams un pamanīja, ka akmentiņš reizē ar Kristīnu pie skolas pienāca. Kā zibens viņš aizlaidās skolai garām neviena nesveicinādams, nevienā pat nepaskatīdamies. Varans jājais akmentiņš izsaucās abrīnotai balsī un noskatījās viņam pakaļ, sēd kā uzliec zirgam mugurā. Ziķers puika, kāds cits lielīja ar Kristīnu sasveicinādamies, Feins puika trešais piebilda. Feins, kāda meita iesaucās, Feins, nu gan viņš nav, sakiet veikls, drošs, iznesīgs, labs, skaists, manis dēļ vēl kaut ko, bet ne tikai Feinse. Feini zēni vis neguļ uz biljārda galda un neliek krogu mušām tā ap savām vaļējām mutēm dansot kā viņš. Cik neglīti klušum arī Īgni piezīmēja, mušas ap vaļēju muti. Kā nu tā no pazīstama var runāt, bet kā nu tā pazīstams var darīt, runātāji atdeva atpakaļ. Neesmu visu to no citiem dzirdējusi, bet pati redzējusi. Sakiet, ka esiet pārskatījusies, Baltiņa Jankūns, Kristīnas draudzene Emma jokojās. Tāpat kā esiet pārskatījusies viņu par skaistu nosaukdama. Vai tad viņš tāds nav, Baltiņa Jankūns prasīja? Es nezinu, man viņš patīk. Gobis Jankūns, ko jūs spriedīt? Jūs tak viņu vislabāk pazīstiet. Man viņš arī patīk, Kristīna mierīgi atbildēja. Man arī viņš patīk, Emma atzinās, bet skaists viņš tomēr nav. Ģīms it kā no divām daļām salikts. Piera, acis, deguns, sacīsim skaisti, bet mute, bet lielie vaigu kauli, bet ausis. Ja, Jankūns, cik smalki jūs visu novērojiet, jūs pat ziniet, kādas kuram ausis, akmentiņš zobojās. Nekādas kuram, bet tam, kas man patīk. Un kādas tad šim Edgaram? Tās viņām stāv par daudz nos no galvas. Ko? Kas? Tagad iesāk jauns glīts puisis, kas līdz šim tikai bija klausies. Kas to būtu domājis, ka Jankūns šito pleiku tik smalki ievēro, pat ausis? Tad jau kādu varbūt varēs arī pastāstīt, cik pudeļa alus viņam jāizdzer, lai tam taptu acis raibas. Mēs zinām viņa kaiti, Mailīškungs, mēs to zinām, Baltiņa Jankūns atbildēja. Es jau pati to pieminēju, tādēļ jums par to vairs nevajadzētu runāt. Bet par tām pudelēm, toreiz, kad Edgars gulēja uz galda, jūs arī bijāt. Jums arī bija ļoti raibas acis. Cik dučs tad toreiz par abiem bijāt iztukšojuši? Glītais runātājs notvīka. Toreiz viņš nokaunējies stomjās. Toreiz... Nes kā man tur izgadījās, es citādi ar viņu nemaz netinos, bet toreiz viņš pirka kā negudrs un spieda ar varu, nu dien. Fuj tāds, ar varu, vai viņš jums lēja mutē? Nē, to nu gan nē, bet viņš... Ak, tad cietiet klusu, Mailīškungs, par otra naudu krietni uzdzīvot un tad viņu vēl beigās nopelt, tas ir neglītāk nekā, kad guļ uz galda un krogu mušas un tā joprojām. Vai Edgars tā kādreiz darījis? Jaunais runātājs apjuka un novērsās sāņus. Pēc brītiņa Baltiņa Jankūns dzirdēja, kā viņš uz citiem sacīja. Baltiņa Jankūns mūžas Edgar laikam ņems iegātņos. Šī rupjība uz jauno meiteni nelikās darot nekādu iespaidu. Viņa pasmējās. Kas var zināt, viņa tad skaļi un jautri iesaucās. Pie tāda tak nebraukšu, kas vēl pie mātes piena kubliņiem staigā. Tad tak drīzāk pie tāda, kam pareizai paša pirkta brandvīna blašķi ķešā. Un paša pīta pletne padusē, Mailīts piemetināja, vēl nesatveramās ūsas ar nedrošiem pirkstiem griezdams. Cienītais kungs no pletnes sieva nebīstas, ja tā īstam vīram padusē. Par tiesu? Un Edgars ir tāds viens no īstajiem? Man tā liekas.
Šeit saruna beidzās, jo skolotājs iznāca ārā un lūdza uz dziedāšanu. It kā neviļus Kristīnas atvēra baltiņu Jankūnas salkoni un roku rokā abas iegāja skolā.